Sveiki visiem! Šajā videoklipā es jums parādīšu, kā ātri izveidot klasi un klases reģistru, lai sāktu mācīt ar Klasvise. Kad esat pieteicies tīmekļa lietotnē, kreisajā pusē esošajā galvenajā navigācijas izvēlnē atveriet cilni Skolēni. Lai izveidotu savu pirmo klasi, vienkārši noklikšķiniet uz pogas Sākt ekrāna apakšā. Ievadiet nepieciešamo informāciju, piemēram, klases nosaukumu, atlasiet komentārus un izvēlieties krāsu klases reģistram. Apstipriniet noklikšķinot uz pogas Saglabāt. Noklikšķiniet uz izveidotā klases reģistra vāka, lai pāriet uz skolēnu sarakstu. Pēc katras mācību stundas šajā ekrānā varat redzēt savu skolēnu progresu. Pirmkārt, jums ir jāizveido saraksts, ievadot savu skolēnu vārdus un uzvārdus, kā tie ir norādīti jūsu oficiālajā klases reģistrā. Šeit nozīmīga ir skolēnu secība, jo jūsu piešķirtie numuri tiks izmantot visās turpmākajās aktivitātēs. Ja pieļaujat kļūdu, piemēram, izlaižat vai aizmirstat pievienot skolēnu, varat viegli pārkārtot sarakstu, pārvalkot to vārdus uz vajadzīgo vietu. Apstipriniet reģistra pabeigšanu, virs saraksta noklikšķinot uz zilās pogas Saglabāt izmaiņas. Varat mainīt sarakstu, noklikšķinot uz pogas Rediģēt klasi, kas tā vietā parādīsies tajā pašā vietā. Ja skolēns vairs neapmeklē jūsu mācību stundu, varat paslēpt šo vārdu vai, ja mācību gada laikā jūsu klasē pievienojas jauna persona, vienkārši pievienojiet jaunu vārdu. Veidojot papildu klases, varat pārslēgties starp tām un to rezultātiem, izmantojot augšējā kreisajā stūrī esošo nolaižamo izvēli. Kad esat pabeidzis dažas pirmās mācību stundas, apmeklējiet šo vietu, lai skatītu datus, kas savākti par saviem skolēniem. Nākamajā videoklipā ir parādīts, kā iestatīt un sākt lietot Klasvise sistēmas ierīces. Uz drīzu tikšanos!